Čau visiem! Es sveicināts manā trešajā Ziemassvētku / decembra sērijā. Ja gadījumā neesi redzējis pirmās divas, tad droši arī aiziet paskatīties, jo tur es dekorēju savu dzīvokli, kā arī parādu, kā es nosvinēju pirmo adventi. Bet ko tad es vēlos darīt šajā video? Es labprāt sāktu ar Sinsei paciņas atvēršanu, kuru es jums esmu jau arī pieminējis iepriekšējos video. Tā kā, jā, šajā paciņā esmu pasūtījis šādas tādas lietiņas, kas tad papildinās man Ziemassvētku nostūrīti. Un es domāju, ka varam ķerties klāt. Es biju aizmirsus, ka man tas iepakojums būs tik liels un es to stibiju mājās ar rokām, nevis aizbraucu pakaļ ar mašīnu, bet nekas, es tiku galā, jo tā kaste nav smaga, viņa vienkārši ir liela. Tik smuki! Tātad, pirmais, kas man te ir, kāpēc viņš ir tik plāns? Jā, viņš droši vien vienkārši ir jāaptur ārā. Dievs, cik viņš ir liels, es nedomāju, ka viņš būs tik liels, bet šis ir Ziemassvētku spilventiņš. Šāds te mīlīgs spilventiņš. Man ļoti patīk. Un tad man ir arī šitāds galda autiņš, tu atradīšu. Tas skaitās kā galda tāds celiņš, ja? Ar tādu pašu zīmējumu, ja? Un arī tāds bumbulīts. Es ceru, ka vienīgais manam galdam derēs, es it kā mērīju, bet izskatās, ka derēs. Jā, man šķiet ļoti mīlīgi, un tad es varēšu, pieņemsim, likt šo te galda celiņu, un tad arī pie reizes uz dīvāna nolikt šo te tā saskaņot, tā teikt, sakombinēt smuki. Tā, nākamais, kas mums te ir, jā, šādi te divi, tātad, šādi te divi šķīvju paliknīši. Man šķiet, ka ļoti smuki būs galdiņu nolikt. Un es paņēmu sarkanus, jo... cik skaisti! Es nedomāju, ka viņš ir tāda... Pagaidiet. Es ļoti haotiski, bet vienkārši ieraudzīju, cik viņš ir skaists. Vēl viens. Es paņēmu 3 galda celiņus, ja pat ne vairāk. Šāds te, es ceru, ka jūs redzat, viņam ir bantītes. Oh my god, cik viņš ir mīlīgs. Tagad viņš ir vienā tonītī. Saskanēs. Jā, un tā kā es paņēmu sarkanu šo te celiņu, un tad man ir sarkani šie te, bet es vairāk laikam ar šiem te vēlētos sakombinēt šo celiņu. Ārprāt, es jums tik haotiski stāstu. Vienkārši, iesim pēc kārtas. Tātad, man ir 2 šie te. Jā, tos jau es parādīju. Es atvainojos par tik haotisku stāstījumu, bet man gribās ēst patiesībā, un dažreiz ir tā, ka man gribās ēst, tad sāku visu kaut ko interesantu stāstīt un runāt. Nezinu, kāpēc tas tā ir, bet, jā, tad ir šis te galda celiņš. Ak, Dievs, man viņš tik ļoti patīk, es viņu laikam tagad, šis būs pirmais, ko es uzlikšu. Yes. Turpināsim galda celiņu tēmu. Es netaisīšu abus vaļā, bet viņi ir vienādi, bet, citā krāsiņā. Es šos netaisīšu vaļā, bet jūs saprotat, te ir vienkārši arī tāda paša galda celiņa kā iepriekšējie ar citu rakstiņu. Oh my god, yes. Tad ir vēl šāds spilvens. Oh my god, šis ir tik smuks. Viņš ir tik vienkāršs, bet tik mīlīgs. Paskatieties, vai nav mīlīgi? Šo es varbūt gults varētu uzlikt. Un šo es gribēju sakombinēt kopā ar šo te spilventiņu. Tik mīlīgi, manuprāt, izskatās. Ļoti skaisti. Un tad man vēl ir 3 lietiņas. Viena ir šāda te bante, kuru es gribētu pielikt te tā kā augšā. Man jau tur ir sarkana bantīte, bet gribētu tādu lielāku. Tā kā, jā, es domāju, es šo varētu vai nu pielikt šeit pie dekorācijām, vai arī pie kamīna virs zeķītēm, kur man stāv. Tā kā, jā, šāda te smuka bantīte. Tad, es nezinu, kā šis smaržos, bet es gribēju gaisa atsveicinātāju. Tā kā, jā, es paņēmu ar hot berries smaržu. Tūlīt paskatīsimies, kā viņš smaržo. Es ceru, ka viņš smaržos labi. Lūdzu. Viņš vēl arī tādā smukā stikla iepakojumā arī ļoti piestāv pie manas šī gada tematikas
nevis tematikas, bet krāsām. Tādas klasiskās, ziniet, sarkans un zaļš. Man šeit tās nekad nevar iziet no modes. Nu? Es nevaru dabūt nost. Tu tās attaisīšu un viss atsprāks un es... viņš smaržo tīri labi, es jau jūtu. Es ceru, ka man galva nesāpēs no šitās smaržas, jo es esmu ļoti jūtīga uz smaržām. Fresh! Ļoti labi, man patīk. Izdomāšu gan, kur nolikšu. Varbūt jāliek tualetē. Ļoti smagi. Man patīk šitā smarža. Es tikai ceru, ka viņa nebūs pārāk spēcīga, kad es viņu nolikšu, jo citādāk tiešām man galva sāpēs. Un pēdējā lietiņa ir... Pagaid. Šī tik maziņā. Man nav viena lieta atnākusi. Man kaut kas trūkst. Man bija jābūt vēl bļodiņām. Ok, un tad es vēl pasūtīšu tādu karojušu paliknīti. Vai gatavošanas lāpstiņas paliknīti. Bet tiešām man nav viena lieta atnākusi. Un tad pēdējā lieta, kas man ir ko atrādīt jums. Es jau ļoti sen gribēju priekšautiņu. Šādu te, jo man besija ārā, ja es gatavoju, tad es sašmalējos. Tagad man būs ļoti piemīlīgs priekšautiņš. Man ļoti iepatikās šitā krāsiņa, un es nevarēju nepasūtīt. Jā. Tā kā tas ir viss, būs jājautā, kas tur par štēli ir. Bet jā, tas bija mans Sinsei Ziemassvētku holiņš, un jā. Pagaidām šis ir viss. Es tikko paskatījos savā pasūtījumā, ko esmu pasūtījusi, un izrādās, es neesmu nemaz pasūtījis tās bļodiņas, kuras es teicu, ka viņas nav atnākušas, bet es nezinu, kā tas notika, tāpēc, ka es viņus ļoti gaidīju, man viņš šausmīgi patika. Nezinu, varbūt tā, kad es iepirkos, tad viņas jau bija izpirktas, un es pat nepamanīju, ka, viņas ir izņemtas no man iepirkuma groziņa, tā kā žēl, bet, nekās labi, izdzīvošu pēc tam bļodiņām. Pārējās lietas man ļoti apmierina, un atliek tikai visu tagad smuku sakārtot. Kā es jums teicu, mēs šogad ar Edgaru taisam viens otram zeķītes, kur attiecīgi ielikam kaut kādas dāvniņas. Un es šogad esmu centusies padomāt par tādām praktiskām dāvniņām varbūt. Un Edgars man tieši pirms pāris dienām prasīja, vai nav kaut kāda higieniskā lūpkrāsa, ko es viņam var iedot. Un I got you. Tā kā šodien es viņam došu higienisko lūpkrāsu. Skatāmies, ko man Rūģis šodien atnes. Tas ir tas, mana pats. Šarlotes pasi! Labi, skatāmies, ko tiešām man Rūģis šodien, ja tu tur vēl kaut kā Šarlotes Maks! Tik mīlīgs šitas te eglītes rotājums. Ielikšu virtenē iekšā. Ļoti skaisti, paldies operatoram. Un kaut kas garšīgs. Sniker. Tu neesi tu pats, kad esi salds.
Labrītiņ, es te brokastoju, dzeru savu kafiju. Un, man drīz jādodas uz universitāti. Es saprotu, ka man ļoti daudz sanāk runāt. Es nezinu, kā es izskatos. Ka man sanāk ļoti daudz runāt šajos manos decembra video, bet es ceru, ka jums nav pretenzija. Es tagad aizdošu uz universitāti, tad es gribētu aiziet uz pāris veikaliem, jo es vakar izdomāju, ka es iešu uz balli, un man vajadzētu kaut ko uzvilkt. Tā kā, tas ir mans plāns šodienai. Šodienai aiziešu uz universitāti, tad aiziešu pameklēt savu kleitu. Es ceru, ka man kaut ko izdosies atrast. Jo, ja es nemaldos, tad dresscodes bija black tie, kas ir diezgan fancy, un man nav tādas lietas, bet es ceru, ka kaut ko izdomāšu. Un tad vakarā jau došos uz ballu. Tā kā tāds ir mans šī dienas plāns. Katru reizi viss notiek skriešanā. Man ir tik daudz, kas jādara. Man ir jāapstrādā, jāpēd, jāsataisās, un man tam visam ir kaut kādas, maksimums 2 stundas. Es vismaz dabūju tērpu, ko šodien vilkt, kas ir ļoti pozitīvi, bet, laika trūkums. Laika trūkums gan man rada nedaudz stresu, un es pat nopirku nūdeles, ko tagad ies, jo man tiešām, nav laika uztaisīt neko normāli paēst, tā kā, labi, man jāiet viss darīt. Es jums gribēju padalīties, šīs ir viens no manām mīļākajām nūdelēm, reāli. Ja man dod izvēlēties dažādas nūdeles, es noteikti paņemšu šīs, esmu ļoti iecienījusi šīs nūdeles. Es atradu tārpu, kā jau es jums teicu, to es jums parādīšu vēlāk. Tagad uztaisu savas nūdeles, un šausmīgi savilka kaut kā lāpstiņas, nezinu, kādā veidā. Es nezinu, ko darīt ar saviem matiem, jo no rīta viņi bija lokaini, un viņi vairs nav lokaini, jo ārā ir mitrs laiks, bet taisnus matus es negribu, tā kā es nezinu reāli, ko darīt. Un es esmu stresā, jo ir ļoti daudz, kas jādara, ne tikai šodien, bet arī līdz nākamajai nedēļai, kas ir 2 dienu laikā un daudz, kas jāizdara, tāpēc es esmu bišķiņ tāda uzvilkta. Un, arī šonakt nevarēju normāli gulēt, bet es ceru, ka šīs vakars vismaz būs tāds skaists, kur var izbaudīt bišķiņi, iegūt varbūt kādu Ziemassvētku sajūtu, un, es nedrīkst daudz pļāpāt, bet man ļoti gribētu papļāpāt. Mati vispār negribēja lokoties, bet šāds ir mans outfitiņš. Tad man būs šādi cimdiņi ar pūciņu un šādas kurpītes. Un kaut kā tā. Un vēl es domāju cimdiņiem pa viršu uzlikt kaut kādus gredzentiņus sudraba. Man ir sudraba auskariņi, tā kā es nezinu, es ceru, ka šis ir ok. Vienīgais man krīt bišķiņ no stāvēsti, kas nav foršas, jo viņi centos kaut kā pielīmēt ar tiem līpekļiem, kas tā kā pietur, bet viņi tāpatās krīt nos. Tā kā es ceru, ka es nepalikšu bez vestes. Nē, bez topiņa, kā tā nav vesta. Korsetīti vairāk.